Vairāk var dzirdēt. Jā. Nu, mēs joprojām esam gaisā. Jūs esat joprojām gaisā. Mēs esam joprojām gaisā. Nu, forši, kā izskanēja, tik lielā kuplā skaitā mēs esam pirmo reizi šeit. Ja sāk trūkt gaisa vai paliek pa karstu, tad ziņojiet. Mēs ieslēgsim papildus ventilāciju, atverot durvis. Nu, lūk, esam Closer Coffee. Esam vaļā no jūnija, pagājušā gada no jau. Tā kā liels prieks, šāds pasākums ir pirmo reizi. Un kāpēc tieši 8. marts? Tāpēc, kad mums tas ir ļoti īpašs. Arī man personīgi 8. marts vienmēr asociējies ar pavasara atnākšanu. Un jā, vienkārši skaists laiks. Un vēl skaistāk svinēt sieviešu dienas sievietes. Tāpēc ir šodien arī uzaicināts divas brīnišķīgas sievietes šeit. Aplauss Darē, aplauss Agnijai. Un es nedaudz varu ieskicēšu no savas puses, kā mēs esam pazīstami, un tad tālāk iedošu mikrofonu. Viņi droši vien pastāstīs par sevi vairāk, ja tu vēlies vai nevēlies. Jā. Nu, lūk, sākšu ar Agniju. Agniju es pirmo iepazinu. Tas bija 2017. gada februāris. Atceros. Un tas man bija, kad braucu izlūkos uz Latviju, pirms tam strādāju Anglijā, un bija pieņemts lēmums, ka mēs braucam atpakaļ uz Latviju, un tad braucu izspiegot, kas te notiek. Nebija nekāds jausmas. Nu, lūk. Un tad atbraucu un satiku brīnišķīgu cilvēku šeit. Un tas man bija tāds patīkams pārsteigums, ka man pilnīgi svešu, neviens man nepazina, un es arī nepazinu, ka man tik ļoti mīļi uzņēma. Un viens no šiem cilvēkiem, lūk, bija Agnija. Agnija ir... Nu, negribas lietot tā vārdu, bet jā, nekas labāk, nekas tās nenāk. Nu, speciāli kafijas dinozaurs Latvijā. Jā. Un Agnija bija tā arī, kur tajā laikā būtībā kūrēja šo te kafijas komunu Rīgā un virzīja to ideju tādā plašākā mērogā. Arī Latvijā caur Facebookā tev bija lapa, jā? Jā, te viņi ir, jā. Nu, zin kā, laika mainās, bet jā, to man asociējās Agnija, jā, ar šo te uzņemšanu silto un ar šo specialty kultūras kūrēšanu. Un tagad Agnija strādā kafijas tādā lielā kompānijā, importētājs, bet tos te varbūt pastāstīs pat, vai ne? Darīja savukārt. Darīju mēs iepazināmies tad, kad es jau sāku strādāt Rocket Beanā, un es viņu iepazinu kā tādu ļoti aizrautīgu kafijas baudītāju, varētu teikt, jā. Nu, fanātiķi, jā. Un mēs rīkojam tāds atvērts pasākums, arī degustācijas, un tad arī vienmēr nāca, un tur garšoja kafijas, un to var redzēt acīs, šo te mirdzumu, nu, ka viņš ir, un ka tur ir tas kaifs par šo produktu. Bet tagad arī strādā Rīgā kafejniecā, viena no tādām, nu, zināmākajām pie Brīvības pieminekļa, tā kā esat Rīgā pie Brīvības pieminekļa, noteikti aiziet uz Rocket Bean. Tur var gadīties arī, ka viņi satiksiet. Vai nu skrūvējot espresso automātu, jaucot ārā, vai taisot lūk šāds brīnišķīgs dzēriens. Un, jā, un Darīja arī, nu, es ļaušu viņai pašai pastāstīt, bet tas, kas ir vēl, viņa ir tāds secret, tāds, no, viņas ierocis, nu, viņas prasmes, jā, prasmes laikam būs šis, ka viņas ir brīnišķīgs krosāns, izcils, un arī māk veidot brīnišķīgas ziedu kompozīcijas. Šodien arī tāda īpaša diena, es domāju, tu vēl taisi? Tagad nē. Tā, došu mikrofonu tev. Tu sāk varbūt ar tevi, jā? Jā, mēs turpinām. Tā, turpināsim. Jā, prieks iepazīties ar visiem. Tā kā, jā, tu pareizi pateici, tagad darbojos Rocket Beanā pie Brīvības pieminekļa. Apmācu jaunus baristas, skrūvu ik pa laikam kafijas aparātu, tas man arī patīk. Nevienmēr sanāk salikt viņu atpakaļ, bet, nu, tas jau sīkums. Jā, ar ziediem pagaidām nenodarbojos, jo pilnībā ar galvu aizgāju kafijā, bet es domāju, ka tas ir uz laiku, ziedi atgriezīsies vēl un apvienošu kopā ar to ar kafiju. Es pati... Jā, par sevi, jā, ja tu vēl kaut ko gribi piemetināt.
īsti daudz nav ko stāstīt. Ikdiena tieši esmu pilnībā ar galvu kafijā šobrīd, jo ļoti patīk nodot to informāciju tālāk visiem, jo patīk dalīties ar informāciju par kafijām, patīk iemācīt tieši un patīk iemīlēt cilvēkus šajā kultūrā, var tā teikt. Un Agnija tieši bija viens no tiem cilvēkiem, kur mani iemācīja iemīlēt kafiju, apmācīja mani. Jo es to atceros kā vakardienu, tāpēc diezgan milzīgs prieks atrasties tagad šajā telpā kopā ar tevi un ar tevi, Mārtiņ, jo es atceros vienu kafijas degustāciju, 19. gads. Ar šodien mums būs ciparu diena. 19. gads bija 12 dažādas kafijas no Etiopijas, ko esam degustējuši, un tas vienkārši palika atmiņā, jo es biju gatava palikt pie tā galda un dzert to kafiju vienkārši mūžīgi. Tā kā jā. Paldies! Jā, es maz nezināju par šādu te sēku. Acīm redzot, tiešām esmu dinozaurs, ja ir tik daudz stāstu un tik daudz gadskaitļu apakaļ. Un tagad šodien teica, ka Rokitam ir 10 šogad, tad es saprotu, ka laikam es kafijas industrijā arī esmu vismaz 10 gadus, lai gan es visu laiku saku, ka tie 5-6. Tas ilgāk, jā. Jā, kāds viss sakās, tevi savukārt, man liekas, atceros pirmo reizi arī mēs Londonas Coffee Festā. Man tā šķiet, bet varbūt nē. Jo, vai arī tas bija pēc tam, jo cilvēki jau sāka tā kā, atceros, headhuntot tev drusciņi, tā kā būs, nebūs, kaut kā tā. Jā, kāpēc kafija un kā man tā kafija saslēdzās? Īstenībā pēc izglītības esmu jurists un ilgu laiku es arī strādāju kā jurists. Un tad kaut kad ap 30 pienāk tāds moments, kad tu sāc domāt, vai tas ir viss, ko tu savā dzīvē gribi izdarīt? Un tad mans stāsts par kafiju īstenībā saklikšķai kaut kad, protams, nebija Latvijā, tas bija, es kādu laiku dzīvoju citur. Un tā arī bija Etiopijas kafija, kas rāva jumtu nost un vienkārši stāvot uz ielas, dzerot to melno kafiju, kas garšo pēc ziediem, persikiem, aprikozēm, melonēm. Un tu nesaproti, kā tā krūzīte var pēkšņi garšot tā, kā nekas, ko tu līdz šim esi baudījusi. Un tad, man liekas, tas bija tāds pavērsiena punkts, kad es sāku domāt, ka tā kafija velk iekšā, viņš ir interesants produkts. Es nezināju, kurš nonākšu, bet tā iekšējā sajūta bija, ka, hei, jāpamēģina. Godā brīdī bija tie lēmumi jāpieņem, karjera jāmaina, un, lai to izdarīt, protams, bija jāsāk no apakšas. Tajā laikā vērās vaļā pirmie grauzdētāji Latvijā. Un, bija jau grauzdētāji, bet tādi, kas bija specialty, kas man tiešām interesēja. Pieteicos darbā, kaut kādus pāris gadus pastrādāju paralēli, darot gan jurista darbu, gan baristas darbu, kas nozīmē, ka neviena minūte nebija brīva, principā izdegu, bet man arī palīdzēja tā iekšējā motivācija un dzirksts, acīm redzot, kas ir lipīga. Un man sanāca gan pārstāvēt Latviju dažādās pasaules sacensībās, ar domu, ka aizgāja. Ir tāds, ja vilkme ir, tad vilkme velk, un tā vilkme man bija. Un tad šodien, pēc šiem 10 gadiem, es esmu kompānijā, kas importē zaļu kafiju, gan Eiropā, gan Amerikā, gan Austrālijā, gan Āzijā, principā globāla kompānija. Šobrīd jau esmu 6-7 gadus ar šo kompāniju, varbūt pat visus 8, es vairs neatceros. Jā, vairs jau tos gadus neskaita, un principā vadu reģionālo pārdošanas komandu. Darbs ir interesants, mēs principā ir, man liekas, tādi divi veidi, kā aiziet kafijas karjerā, vai tu aizēji no baristas uz grauzdētājs vadīšanu, pārdošanu uz to virzienu, vai tu ej kā pa kafijas ķēdīti nosīt uz apakaļu, kas ir vai nu imports, vai nu kaut kas saistībā ar zaļas kafijas apriti, vai vēl solis atpakaļ eksports, vai solis atpakaļ audzēšana. Līdz ar to tā, principā, ķēde un karjeras iespējas ir ļoti dažādas, un kāds jau kaut kur nonāk. Jā, tā, tas ir īsumā par mani. Jā, interesanti. Daudz ko es arī uzzinu, un kā gribās vēl tur tā runāt, bet nebūs tik daudz laika. Starp citu īstarpinājums, ja gadījumā jums kādi jautājumi, mums pēc tam arī būs tāds bumbu, tas pingpongs. Jūs jautājumus, mēs mēģināsim atbildes. Pirms mēs turpinām, es varbūt vienu mazu iestarpinājumu par to, kā jūs noraksturot, kas ir specialty kafija. Kas ir specialty kafija?
Ļoti labs jautājums. Es teiktu, ka šis īstenībā ir retorisks jautājums, jo tīri industrijā varbūt ir kaut kāda zināma skaidrība, kur novilkt to robežu, vai tā ir cena, vai tā ir kvalitāte, vai tas ir garšas profils, vai tā ir kafijas izcelsme, atsekojamība un tā tālāk, bet specialty, manuprāt, pēc būtības ir tāds tā kā kopums, komplekss, gan sensoriskā pieredze, gan, teiksim, arī lielisku kafiju var sačakarēt, vai ne, un arī sliktu kafiju var pagatavot labi. Tā kā, specialty, manuprāt, ir tiešām tāds, principā, kvalitātes kritērija kopums, kas ir gan garšo labi, gan labi pagatavota, gan viņa ir atsekojama, gan tu zini, kur viņa ir audzēta. Jā, es neteiktu, ka tas ir obligāti šis SIA pieņemtais standarts, 100 punkti, jo tie punkti, mēs no sensorikas teorijas, jūs saprotat, katrs, kurš uzskata sev par objektīvu sensorikā, principā ir subjektīvs, jo cilvēks ir cilvēks, un tev pieredze ir arī tev pieredze, bet jā, var pieturēties pie šīs punktu sistēmas, bet, manuprāt, šie vairāk sociāla-ekonomiskie un teiksim, atsekojamība un tādi aspekti ir būtiskāki. Es arī gribu iebilst nedaudz. Es pilnībā piekrītu katram tavam vārdam, tā kā bet es gribu pateikt no filozofiskas puses, ka es to arī redzu, ka tu sākumā bija patīks par to kafijas komunu, ar ko tu biji sākusi. Un es arī gribu pateikt to, ka specialty kafija tieši apvieno cilvēkus. Ja komerciāla kafija bieži vien ir par skriešanu, steigu, un kad cilvēkiem nav laika tam mirklim, kuru pabaudīt, kad specialty kafija tieši apvieno cilvēkus un padara to, lai jūs tagad varētu apstāties un izbaudīt to mirkli, parunāt par to pašu tasīti, ko jūs tagad dzerat. Un viņi tā kā apvieno tos cilvēkus no dažām pasaules malām, jo varētu būt tā, ka jūs sēžot šeit Ventspilī, varat dzert kafiju, kur bija izaudzēta, piemēram, Etiopija, nograuzdēta Japāna, un atvest tepat uz Latviju, uz mazu pilsētiņu, un jūs, piemēram, sarunājat savu draugu, kurš ir atlidojis kaut kur no Anglijas, piemēram. Šis ir connection. Tas ir tiešām par to, ka tas ir savienojums, cilvēku savienojums, un viņi apvieno visu vienu otru, un man liekas, tas ir specialty kafija vairāk. Priekš manis, piemēram, tas ir tā, kā es to uzskatu. Jā, skaisti. Šis bija ļoti skaisti. Saldi. Jā, tad es domāju, ejam uz nākamo, pāršķinām jauno lapu un ķeramies klāt sievietes un kafijas industriju. Jums ir zinām cipari, cik Latvijā, varbūt proporcionāli, procentuāli, cik Latvijā, cik pasaulē ir kaut kas tāda fakta? Godīgi sakot, jā. Es, protams, pievērstos, es savu juristu dvēselīti, ķeros pie avotiem, pārbaudāmiem avotiem. Ir, protams, statistika, un, manuprāt, ir vērtīgi sadalīt to statistiku, kas ir, teiksim, jo tā ķēde gara, sākot no ražu audzēšanas līdz pagatavošanai, vai ne? Un es acīm redzot vairāk pārstāvu to daļu no audzēšanas, teiksim, līdz zaļai, līdz pārdošanai, tu varēsi droši vien parunāt par otru pusi, bet tīri statistiski tie cipari īstenībā ir ļoti iespaidīgi. Kafija kā lauksaimniecības produkts globāli tiek audzēts, jūs zināt, kafijas josla, 70% sieviešu darba spēks ir iesaistīts šajā, 70%, un no visām fermām, kas, uzskatīsim, sauksim viņus par fermām, par šīm vienībām, kas tā kā ir īpašnieki un kas pārdod, teiksim, zaļo kafiju eksportē vai pārdod eksportētājiem, 30% ir sieviešu īpašums ar domu ferma owned by women. Līdz ar to tā sievietes ietekme kafijas industrijā ir nenovērtēta un milzīga. Viņa bijusi gan vēsturiski tāda, gan mūsdienās. Es pat īstenībā domāju, ka mūsdienās tie cipari varētu būt lielāki. Šī statistika, man liekas, ir kaut kāds 2018-19 gads pirms pandēmijas dati. Jā, un tad industrija tālāk, ja mēs zinām, ka pirmā sieviete, kas uzvarēja baristas čempionātu pasaules līmenī, bija 2018. gads Agnieška Krajevska. Tad mikrofons tev. Mikrofons man. Daudz ir otrā pusē. Kā baristas? Baristas ir sastopams diezgan daudz. Man liekas, 2000 gadu sākumā bija vairāk puiši, jo es
esmu pusauģa vecumā, man tieši bija tā, ka es visu laiku iekalojos uz puišiem, kur strādāja aiz bāras letes, jo tie bija diezgan daudz, un meitenes sastopami aiz bāras letes bija ļoti maz tieši kafejnīcās, un daudzi arī uztvērā vairāk to baristas darbu, vairāk kā vīriešu darbu. Es teikšu tā, tagad pēdējos gadus strādājot kafijas industrijā, tieši kafejnīca ir vairāk sastopama meitenes, kur nāk strādāt, bet pēdējā gada laikā tieši nāk arī puiši, bet viņi tieši, man liekas, uztver to vairāk par sievišķīgu darbu. Bet, kad viņi nonāk aiz bāra letes, pilnībā viss mainās, jo viņi saprat, ka tas darbs nav viegls un ka tomēr ne tikai sieviešu darbiņš tas ir, un arī puišiem ir jāpalīdz ik pa laikām. Par cipariem es vairāk esmu pētījusi par to, cik daudz kafijas patērē vispār pasaulē ikdiena, un tas ir aptuveni 1,6 miljārdi tasītes dienā. Respektīvi, no Agnijas puses, kad viņa pateikusi par to, cik procentuāli darbojas sievietes fermās, cik liela tas kafija raža ir jābūt ņemt vērā, ka visa kafija tik fakta ar rokām. Ir tīpaši specialty nozarē, tad visa kafija katru pupiņu vakt ar rokām, pēc tam atlasīt ar rokām. Respektīvi, darbs ir ieguldīts milzīgs, katra pupiņa tiek novērtēta. Un es domāju, ka tagad ar vien vairāk un vairāk tiek novērtēts tas sieviešu ieguldījums tajā kafijas nozarē pat pa sevi, jo tas ir ļoti smags darbs. Un cepuri nost katrai sieviete par to, kura iesaistās visu tajā garē ķēdi, lai tā pupiņa nonāktu līdz jūsu tasītei. Jā. Tas ir, kā ir ar, pieņemsim, to pašu importēšanu. Es zinu, piemēram, latvietis, vispār, kas strādā importu kompānijā, ja mēs runājam par latviešiem, kas strādā šajā nozarē, es zinu 2 cilvēkus, un abas ir dāmas. Jā. Bet vispār ņemot, ir vienkārši sievietei iekļūt, ir kafijas audzēšanas reģionu, kur ir principā tāds novākšana, kas ir tāds savā ziņā melnais darbs, bet kur ir saucamais kur mēs runājam vairāk par tādām baltām apkaglītēm. Jā. Kā tur ir? Tur tā situācija ir līdzīga? Vai tev bija vienkārši tur nokļūt? Vai tu redzi, ka sievietes paliek vairāk šajos amatos? Ļoti labs jautājums, protams. Es domāju, ka viss ir ļoti atkarīgs no kultūras un valstīm, par kurām mēs runājam. Bez šaubām, teiksim, ja skatāmies centrāla Latviņamerika, vīrieši biznesā dominē vairāk. Un, teiksim, mana kompānija, mēs arī esam principā izauguši no Brazīļiem, bet atgriezīsimies pie tā, ko Darija teica, specialty kafija tomēr ir cilvēku faktors, un cilvēks ir tā kafijas komūna ir ļoti atšķirīga tieši specialtyjā, un es neteiktu, ka ir baigā nozīme, vai tu esi sieviete vai vīrietis, vairāk ir nozīme par to, vai tev ir tāds zirgs un drives vai nav. Un, manuprāt, tas arī ir tas, kas tev vai aizvelk un vai atver tev durvis, vai tev ej uz citām durvīm kaut kur citur. Jā, bet nē, tā ikdienā industrijā mums nav tāda, es neteiktu, ka mums baigi izteikti vīrieši dominē vai sievietes dominē. Man liekas, tāds ļoti, ļoti veselīgs mikroklimats, cik daudz importētājs zina Eiropā, un tikai pašā vienmēr tā ir tāda miksta komanda, un gan vadības līmeņi, gan jebkurš līmenis, principā, ir tāds diezgan izbalansēts. Es neteiktu, ka tur ir kaut kādi dzīmumi, jau tāda pārsvarī vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Un tas, ka mēs esam 2 importēji, es domāju, tā ir sakritība. Zin kā, katram. Man vienkārši liekas, ka, nezinu, varbūt mūsu deksme vai kaut kas tāds saslēdzās. Un jā. Es nezinu, es atbildēju, bet jā. Es domāju, ka tu atbildēji. Atbildēji? Dari, tavā lauciņā, cik, tavā, ja mēs tā dalām, tad tu ieminējies, ka tev interesētu arī inženieri, respektīvi skrūvēt aparāts. Un tur es gan, teikšu godīgi, es nezinu nevienu sievieti.
Vai tu esi izrādījis interesi, vai kā tev šķiet tajā ejot prom no baristas, ejot tālāk, piemēram, uz grauzdētavu, lūkojoties, vai skatoties tajā pašā inženieru skrošanas segmentā, tu jūties komfortabli tur iet iekšā? Tu jūti, ka tev tur durvis būtu atvērts, vai tur ir kaut kāda tomēr šķīpa skatīšanās to? Es teikšu tā. Protams, ir, mēs iedziļināsimies, ir daži, protams, vienmēr būs tādi cilvēki, kuri skatīsies šķībis sievietē un skrūvēt kafijas aparāts, kurš tas bija redzams. Tāpat, kā ja sieviete aiziet un pastrādā par automehāniķi. Bet es, kad pēdējo reizi biju Londonā, biju ienākusi viena grauzdētava, kur bija apvienot kopā ar kafejnīcu, padzerties kafiju, uzmetu aci, kas viņam notiek grauzdētava. Grauzdē kafiju mīčuki. Puiši nes viņam tas maisi ar kafijas pupiņām, bet paralēli viņam blakus bija tāda kā darbnīca, kur viņi laboja savus kafijas aparātus, jo viņi tā ir milzīga ķēde ar kafejnīcu pa visu Londonu, un tie kafijas aparāti viņam gana daudz. Protams, kāds var salūst, un es godīgi saku, meitenes tiešām laboja kafijas aparātus, un nekādas problēmas, nekāds nekomfortabls apstākļi viņam tur nebija. Viņi mierīgi sev diezgan dabiski jūtās tā atmosfēra. Es teikšu tā, tas ir atkarīgs no attieksmes. Protams, ja atnākt uz darbnīcu un pateikt, es gribu skrot kafijas aparāts, bet es negribu sasmarēt savus rokas, tad, protams, tas nebūs īstais vieta, kur tur būt. Tas ir vairāk tad ir pastrādāt showroom un vienkārši parādīt, kā izskatās tas kafijas aparāts. Bet vienmēr ir meitenes, kuram patīk arī to darboties tieši ar to netīro darbu, tā sakot, bet, un es teikšu, ļaujiet viņam to izdarīt, ka ja viņi to grib darboties, tad kāpēc ne? Un tas ir atkarīgs no attieksmes, no komunikācijas, kā jau es saku, communication is the key, jo es domāju, ja gribās, to vienmēr ir redzams no malas, ja cilvēkam deg acīs to darīt, es domāju, viņam arī nebūs problēmas. Vienalga, tā ir meitene vai puika, vienalga, kāds tas ir darbs. Ja cilvēkam ir degsme par to, es domāju, nebūs arī problēmas nokļūt tajā. Jo, jā, tā kā mēs sakam, mēs visi esam cilvēki. Protams, ir pa laikam, kad saka, ka tas ir smags darbs un meitenam te nav vieta, bet esmu pamanījis, ka ar laiku vairāk un vairāk saka meitenes parādīts tieši tajā tehniskā pusē. Protams, Latvijas neesmu sastopos, tu vairāk var to nodarbojas puiši, bet grauzdētava mums pie mūsu kafejnīca arī grauzdētava darbojas arī meitenes, un viņi diezgan priecīgi tur jūtās, un viņi iesaista visu tās procesus, gan garšošanas procesu, kafijas izvēlēšanas procesu un grauzdēšanas procesu, pat pa sevi. Tā kā jā, es cerams, ka man sanāca atbildēt uz to jautājumu, bet jā, tagad viss iet uz priekšu. Par atalgojumu mēs arī pieminam, kā ir kaut kāds tur, bieži viens saka, ka vīrieši samaņem vairāk par tādu pašu amatu. Ir kaut kas novērots? Es domāju, ka varbūt darbos, ko es daru, varbūt nav līdz galam vairs tas tā relevanti, bet domājot par to, kas notiek audzētāju valstīs, manuprāt, sievietes īstenībā ļoti daudz enerģijas iegulda neapmaksātā darbā, proti pavarda turētājs, rice and beans, kurš gan to visu gatavo, lai visi cilvēki, kas strādā attiecīgajā fermā, varētu paēst un tā tālāk. Ar domu, ka es domāju, ka ļoti daudz tādu aspektu, kur sieviešu darbs varbūt tiek pieņemts kā pašsaprotams, bet atlīdzības komponents tajā visā nav. Un, protams, atlīdzības atšķirības joprojām pastāv, ja mēs skatāmies pēc ražotāju valstīm. Tas ir nenoliedzams fakts, un to pēta un mēģina šo gender equity tomēr kaut kādā veidā panākt arī globāli, bet audzētāju valstīs šķirošanas darbs, pikaru darbs, jā, es ticu, ka tur joprojām atlīdzību atšķirības notiek, tās ir ļoti, es domāju, pietiekami iespaidīgas, lai par to runātu publiski, un tas arī, principā, tiek šobrīd,
loģiski mūsdienās par to runā un to risina. Vai to var izskaust tik viegli un atrisināt? Nē, to nevar tā izdarīt, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz dažādu faktori, bet kurš ir bijis vienalga kakao audzēšanas fabrikā, plantācijās, cukurnieru plantācijās, jebkur audzētāju valstī, jūs saprotat, ka tie apstākļi nav tādi, kā mēs iedomājamies, kā tas ir šeit, ābeļdārzā Eiropā. Līdz ar to, ir daudz dažādi aspekti, kāpēc tās atlīdzības ir atšķirīgas, darba specifikas un kā to izlīdzināt. Bieži vien sievietes vienkārši ir tādas, kā saka, caretaker, tās, kas vienmēr rūpējās ne tikai par sevi, bet par saimi un ieguldot šo enerģiju rūpējoties par saimi un par visu saimniecību. Lai par to visu cienīgi arī samaksātu, man liekas, mēs maksātu par kafiju vēl krietni vairāk. Tev ir ko piemet, Rāna? Tas vienīgais, ko es gribēju pētāt, vai to esi dzirdējis par to aliansu, kas ir izveidots, lai tā kā tieši aizsargāt tos sieviešu tiesības, plantācijas. Viņš kaut kā, jo es padziļināti par to neesmu iedziļinājusies, jo es nezinu, par labu vai par sliktu. Man vienkārši nesanās ar to tieši saskarties patiešo, bet biju kaut kur tā izlasījusi un varbūt tu kaut ko padziļinātāk par to zini, jo man liekas tieši tie darbojas uz to, lai uzlabot visus tos apstākļos fermās. Jā, šie pētījumi ir, protams, ir gan ICO, kas ir Internacionālā kafijas asociācija, tas International Coffee Association, ir starptautiskā sievietes kafija asociācija. Šis viss ir arī tas Global World Trading, kopējā commodities trading, nemāk latvijas vairs parunāt, es atvainojos. Man darba valoda ir angļu valoda, līdz ar to atrast vārdus latviski, tas prasa papildus enerģiju un izklausās snobiski, bet es atvainojos, jo tā nav vienkārši trūkst vārdu. Jā, proti, ir daudz starptautisku organizāciju, tās nav tikai tādā, globālā līmenī pietiekami lielu ietekmi, un šie jautājumi tiek risināti, bet, lai to atrisinātu, tu vari nākt, kā es saku, ar savu rietumu prātu un mēģināt salabot pasauli, bet ir arī pasaules otra puse, kur ir kaut kādas kulturālās īpatnības, lietas kā vienmēr bijušas, varbūt kaut kāda reliģiska aizsprieduma, ar domu, ka to nevar nemaz tāds rietumu cilvēki nākt un salabot uzreiz visu, bet mēs varam, protams, vērst uzmanību un kaut vai mazumiņu palīdzēt vai vismaz iedvesmot vai parādīt, ka ikdiena var būt citādāka un pienācīga samaksa var būt šāda, nevis tāda, kāda ir bijusi gadsimtiem līdz šim. Es piebildīšu, ir arī certifikāts. Man liekas, Kolumbijā viņš ir ļoti izplatīts Kolumbijas kafijām, saucās Manos de Mujer, proti, ka ir Rainforest Alliance, jūs zinat, vai ne, vardīta uz šokolādēm un visur, kur, vai ne. Ir bird friendly, proti, kad ir produkts audzes vidē, kas ir mikroklimatā un apstākļos, kas ir draudzīgs putniem. Ir arī šis certifikāts Manos de Mujer, proti sieviešu roku darbs, ja, kas nozīmē, ka tur kaut kāds zināms procents, augsts procents kafijas novākšanā, apstrādē, eksportā ir sievietes ieguldījuši savu enerģiju, savu darbu, un tas tiek attiecīgi lēbliņa apzīmēts, un par to, protams, tiek piemaksāta ekstra prēmija, jo tas ir kaut kāda tāda, pat ne teikt kvalitātes sistēma, bet vienkārši tāda certifikācijas sistēma, kas ir globāli atzīta. Un jā, citreiz var iegūlēt, Manos de Mujer kafijās arī ir kā atsevišķa certifikācija. Izklausās cerīgi. Jā, protams. Tādā nobeigumā, pirms mēs ķeramies klāt varbūt jautājumiem, ir, vai jums ir kāds novēlējums vai ieteikums sievietēm, kuras grib uzsākt savu ceļojumu kafijas pasaulē? Kas man palīdzēja savā laikā, būt drosmīgai, tiešām pieņemt izaicinājumus, jebkurus izaicinājumus. Jebkurš ceļš, jebkura profesija nav viegls, bet tas ir tā vērts. Tiešām, es teikšu, tas ir tā vērts, ieguldīt savu laiku, spēkus, pacietību arī. Pacietība, tas ir ļoti svarīga lieta. Un tiešām nebaidīties no izaicinājumiem, un tad viss izdosies. Un nebaidīties jautāt. Tiešām jautāt visu, ko es gribētu zināt, vienkārši jautāt, un tad viss arī sanāks. Tas ir mans novēlējums, jā. Tas
kuras ir no tās sērijas nav muļķīgi jautājumi, ir muļķīgi atbilži? Nē, arī muļķīgiem jautājumiem ir jābūt. Ir jābūt. Es savā laikā arī jautāju Agniju muļķīgus jautājumus. Jā, sievietes un kafija. Kāds bija jautājums? Vai tev ir... Pašam vajadzēja atcerēties. Vai tev ir kāds novēlējums vai ieteikums sievietēm, kuras vēlas iespējams iekļūt šajā kafijas pasaulē? Jā, ja ir tā iekšējā sajūta, ka vajag, tad šai sajūtai ir jāsako. Manuprāt, kafija, īstenībā es, protams, pietiekami darīju, kafija ir cilvēka, kafija ir enerģija. Tas, principā, tas varētu būt jebkurš produkts, bet ja kafija ir tas, kas tev velk, tad tā vilkme un tā moderni tagad straumi, flows jūs kaut kur aiznesīs. Aktuāli tēma. Līdz ar to kafijas industrija kopumā ir ļoti interesanta industrija. Tā nebeidz tikai kofīšopā vai grauzdētavā. Tā tiešām ir, principā, tāda globāla lauksaimniecības industrija, un, manuprāt, izveidot karjeru šajā industrijā ir ļoti liels iespējas un ļoti liela dažādība. Ilgspējības jautājumi, klimata jautājumi, sociāla-ekonomiskie jautājumi, ar domu katra var atrast to mazo aicinājumu, kuru var pašrealizēties šajā industrijā. Plus, jā, tā ir globāla industrija, bet tieši tāpēc man šķiet viņa ļoti interesanta industrija. Un ja mēs domājam par to, ka viņi aprobežojas varbūt tikai ar kafijas pagatavošanu, kafijas grauzdēšanu vai tam līdzīgi, kaut vai tukāna aizsardzība kafijas fermā Kostarikā. Burvīgi. Skaisti. Izrādās, ka mums jau stundu. Mēs te stundu jau tarkšķiem, jā? Nē? Pusstundas man bija jāaptur vidu. Tev pusstundas jāaptur. Es domāju, ka mēs... Skaidrs. Es domāju, ka mēs jau laižam pāri. Bet, zini kā, varbūt tad iestarpinām, pirms mēs vēl ejam pēc kaut kā tur uzmetumiem, vai ir kāds varbūt jautājums iekrājies, kurš, lai neaizmirstos, var... Ir. Jā, var ātri. Darja, jā, dzirdēt, jā, labi. Briesmas. Es ikdienā runāju diktafonā, nevis mikrofonā. Ko es gribēju jautāt, Darja? Jūs stāstījāt par to, ka specialty kafijas nozarē ir diezgan daudz sieviešu, tā ikdienā, ko jūs redzat visādi. Tur nav arī kaut kāda paudžu lieta, jo man šķiet, ka specialty kafijas nozarē ir tādi, kuriem ir tādi drusku sirmi deniņi, un tad uz leju. Bet kaut kas tur arī ir tajā, vai ne? Es teikšu tā, uz barista amatām bieži vien atnāk tie jaunieši, bet tas ir pārsvara, ko es biju pamanījusi Latvijā. Jo, piemēram, aizbraucot uz ārzemēm, es neteiktu, ka jauniešu slaidēs bāra letes, jo bieži vien sastopam kafejnīca ir tie cilvēki, kuri 25 un uz augšu. Un arī sastopt uz sacensības, tā kā bieži vien ir tie 30 plus, kas ir tie cilvēki. Jo, man liekas, tie ir sapratuši jau to, ko viņi grib darīt dzīvē. Viņam jau lēnā gara viņi ir apzinušies, ka, piemēram, gribētos, es nedaudz pazaudēju domu, es ļoti atvainojos par to, man tā gadās, bet mēs visi esam šajā laivā, jā. Bet ko es biju pamanījis, jo man patīk pētīt kafejnīcas ārzemēs, jo, kad kaut kur brauc, man patīk sastādīt tādu listiņu, kur aiziet. Un lielākā daļa kafejnīcas, kur tieši nodarbojas ar specialty kafiju, tādu padziļināti, kur grib parādīt to stāstu caur kafijas tasīti, tie ir cilvēki, kuri ir 30 plus, jo viņi tieši man liekas, ieliec tajā nozara ar visu galvu, un viņam jau nav tā putrā galva, kad viņi nezinu, ar ko grib nodarboties. Tie ir tie cilvēki, kuri jau zina, esmu pareiza vieta, es daru to, ko es gribu, un es to baudu. Tāpēc es ļoti ceru, ka man sanāca atbildēt uz jautājumu, jo man liekas, man nedaudz aizgāja uz sāni tas viss. Bet, jā, jaunieši ir tā kā parādās vēl kafijas nozare, bet arvien mazāk, jo tie kafijas profesionāli, man liekas, tie, kuri aizgājuši kādreiz prom
un atnāca atpakaļ, jo saprata, ka tā ir tā īstā vieta, kur viņi grib būt. Jo es pati gāju prom no kafijas industrijas 3 reizes. Personīgi pārbaudīts. Jā, tieši tā. Vēl kāds jautājums pirms? Vai jūs katrs atceraties to pirmo kafijas pieredzi, bet tas varbūt kādam pat ir bērnībā, jo es dzirdēju, ka tādi kafijas baudītāji pat ir kaut kā pamanījušies agri bērnībā no vecāku rozītēm kaut ko dabūt. Tā vilka ir bijusi tik liela. Es atceros, es vienmēr Romītas gājusi dzert kafiju. Cik es sev atceros. Es nezinu, cik man bija gadi, bet man nekad neliedz to. Jo, kafija ar pienu. Viņi bija doktori, viņi droši vien saprata, ka tur vairāk ir piena nekā kafijas, bet tas rituāls, manuprāt, kafija pēc būtības jau ir tas rituāls un kultūra, un tālāk jau, kas ir tajā krūzītē iekšā, tas ar laiku attīstās, un augam mēs, aug sapratni par to, ko tu gribi lietot vai negribi lietot, bet jā, es biju maziņa, un man ļauj dzert kafiju, droši vien tas bija tas moments. Un tas moments, kad es pārslēdzos uz specialty, to es arī ļoti labi atceros. Tas bija tas. Jā, tā bija tā Etiopija, tā bija Ņujorka, protams, un tas bija tā kā moments, kad tu dzer nesaproti, kāds var būt tik garšīgi, un ka tu vairs negribi skatīties apakaļ. Man ir tā, ka maniem vecākiem patika ļoti stipra kafija, tā kā nafta, kura ir. Tā kā es atceros kopš bērnības, ka mana māma, viņai vienmēr tāda diezgan liela, ietilpīga karotīte, vai kafijas aparāts piekrīt. Sanāk tā, ka viņi katru rītu paņēmot tik mazu krūzīti, viņi tā ar kaudzi 2 lielas karotas ielēs iekšā, aplie ar karstu ūdeni un dzer. Un es redzu, ka viņu patīk. Teicis, ik pa laikam piebraukt cukuru klāt. Viņam vienmēr bija tā nafta ar cukuriņu. Māma vienkārši tīra melna kafija. Vienu dienu, man bija 10 gadi kaut tam, lai es pagaršoju to krūzi. Es domāju, ka man acis spraks vaļa, tāpēc, ka tas bija tik stipri, tik rūgti, tik negaršīgi, bet interesanti. Tas bija tāds pirmais moments, kad es pagaršoju, bet es sapratu, ka nē, tīri melni es nedzeršu. Es dzēru lates tajā laikā, jo es sapratu, ka lates, kā pienēs ar nedaudz kafijas piegaršu, un man bija pārliecināta, ka 500 ml glāze ar pienu un vienu espresso šotu, tā ir īstā kafija, un esmu īstais kafijas speciālists. Un visiem stāstīja, ka es dzēru tikai kafiju un īsto kafiju. Un vienreiz atnācot uz Rokkafejnīcu, es sajaucu espresso ar lāti nosaukumus. Es pasūtīju espresso lātes vietu, un man atnes to mazo krūzīti ar 10 kaut kādu mililitri sadedzinātas kafijas iekšā. Un man atnes, man ir kauns patīk, ka tā nav mana kafija. Bet es pati to pasūtīju, un es ieberu tur cukuru, nepalīdzēs mamma. Es knapi tos 10 mililitrus izdzeru, bet atmiņa palika tas, ka man ir jāiemācās atšķirt kafiju. Tā tas arī viss sākās. Un tas specialty bija tās Etiopijas, ka te norāda vēl pirms? Tas bija vēl pirms. Tajā laikā tu stāstīji, ka tu man iepazini uz tiem visam, kad es braucu uz tiem pasākumiem. Es tajā laikā dzīvoju Liepājā, nevis Rīgā. Un es vienkārši redzēju, Rocket Bean, kur tu biji darbojusies, viņi taisīja kafijas sifona alternatīvu pagatavošanas veids, kurš izskatās pēc mākslas. Tad sajūt, ka tu atnāc laboratorija un tur kaut kas deg, burbuļo, tā kafija tek uz vienu sānu, uz otru sānu. Tā bija mīlestība no pirmā skatiena. Es ieraudzīju sociālus tiklus, man vajag. Vienalga, cik maksa, man vajag. Es sakrāju naudiņu, un tas bija kaut kas 16. gads, 17. gads. Es aizbraucu uz Rīgu no Liepājas, aizgāju uz to Rocket Bean, pasūtīju to sifonu. Es biju priecīgākais cilvēks, laimīgākais cilvēks pasaulē, jo es redzu to mākslu. Un tā, man liekas, tā viss sākas, jo es pagājušo, es nemācēšu atbildi, kāda tā bija kafa. Man bija vienalga, kāda tur bija kafa. Pats process bija tas svarīgākais tajā mirklī. Un es dabūju to visu, un es sēžu, un es skatos, man acu priekš to brūvē, un es dabūju to kafiju. Es viņu izdzeru, man liekas, minūšu laika. Man pats svarīgākais bija tieši tas process, un man liekas, tā viss arī sākās, jo bija interesanti vienkārši kāda veida tas viss notiek.
Jā, tas ir skaisti. Mēs pēc tam varbūt varam uzlikt vizualizāciju uz datoru, lai viņi var redzēt, kāds izskatās, ja nav sanācis. Bet pēc tam, jā. Tiešām tas ir, witchcraft. Bet, zin kā, varu parunājam par stereotipiem? Jā, sievieti un stereotipiem. Es saskārušās ar stereotipiem. Ir sanācis, Dari? Varbūt tu kā front of house vairāk, tev vairāk sanāk tāda, tiešā saskarsme. Tev ir? Es neteiktu, ka tieši sieviešu stereotipi, tā kā kafijas nozare, bet pat par sevi tie stereotipi, kad tā specialty kultūra sāk popularizēties, arī tā paralēli popularizējas tāda kultūra kā hipsteri, tā bārdas, cepures, tetuvējumi, tas viss bija tā kā pilns komplekts. Un lielākā daļa no tiem cilvēkiem tieši strādāja kafijas nozare, jo tur nebija dress code, tur nebija tādi strikti nosacījumi, kā tev jāizskatās. Tāpēc lielākā daļa hipsteri strādāja tajā kafijas nozare, un tieši tu atnācot uz kafejnīcu, tu uzreiz asociēs, tā, viņam ir bārda, viņam ir tetuvējumi, viņam ir cepure, viņš pagatavos labu kafiju. Ir droši, jā. Ir droši, var nākt iekšā. Jā, un man liekas, tā arī kaut kā viss tas apvienojas, un ar laiku visi aizmirst par to stereotipu, un nesen tieši viņš atkal parādīs sociālos tīklos, ka, ja tavam baristam nav tetuvējumi, tad kafija nav garšīga. Viss ir kārtībā, man ir tetuvējumi, tā kā kafija gatavo labu. Varbūt. Un jā, tas ir vienīgais stereotips, ar ko man sanāca saskarties tā kā tik patieši, bet es nezinu, varbūt, Agnija, tev sanāca kaut ko saskarties kaut kādam citam stereotipam, jo es kā hipsters vairāk es sapratu, jā. Es tam hipsteru fāzē arī gājis cauri, protams, bet es vienkārši vairāk domāju no tā kā plašāk skatīt, protams. Kuram nav. Jā, bet man liekas stereotipam, tādā plašākā kontekstā es būšu atklāta, es nejūtos labi kā sieviete Latīņu Amerikas zemēs, aizbraucot. Ne jau tāpēc, ka es jūtos apdraudēta vai kā, bet es vienkārši jūtu, cik viņš ir tāds male dominated, vīriešu, tas mačo stils ir ļoti izteikts, un to ļoti varēja novērot, kaut vai Brazīlija liela un arī ļoti atšķirīga, bet ir kaut kādas vietas bijušas, kur tiešām ir tāds, ļoti, ļoti tāds vīrišķīgs enerģijas, un tev vienkārši neuzskata par, pat negluži cienīgi, bet vienkārši, tas saruna raisās citādāk, tā. Tādi aspekti, bet arī tādi stāsti, kas reāli notiek audzētāju valstīs, protams. Man ļoti patīk stāsts par vienu, mēs braucam uz Etiopiju, katru gadu, kad ir raža, tu brauc apstīties, ko tur var dabūt, un tad mums arī vadāja pie dažādiem eksportētājiem pašā, un mēs aizbraucām uz vienu tādu tā kā plantāciju, kur iznāk tāda mamma, liela sieviete, un viņa lepni paziņo, ka viņa ir īpašniece šiem visam. Viņa ir īpašniece, un visi, kas bija tā, kas saskatās, tā tiešām jūs, un mainījās pilnīgi attieksme pret viņu, jo tas nav tipiski, ka sievietei pieder, plantācijas Etiopijā. Protams, viņas piedara, bet tas lepnums, ar kādu viņa atnāca un pateica to, ka daudz tiešām pārprasīja, vai tu tiešām esi īpašniece, pat vietēji. Ja? Līdz ar to tas, man liekas, ir joprojām tāds pastāvošs, kas kuram var piederēt, kurš drīkst būt saimnieks, kurš drīkst būt darbinieks. Kaut kāda attiecība dinamika tomēr jau tajā pasaulē vēl drusiņi pastāv. Mēs viņu novērojam, jā, bet tas ir ļoti daudz arī attieksmes jautājums, vai jūs par to pārdzīvojat vai nē, jā. Jo ja tu pārdzīvo, tad tev apbižos, ja tu nepārdzīvo un skaties acīs un ej uz priekšu, viss kārtībā. Jā, man arī par tiem stereotipiem runājot, arī patīkšos, jo tā arī ir tas vīrieši skaidrs, bārdu un skaidrs tiem tetovējumiem, bet sievietēm arī, tā, kad pieņemsim, vēl joprojām, manuprāt, paskatoties Instagramā, tas bildes, un tad tomēr tur dominē vēl joprojām arī sievietes ļoti daudz arī sāk parādīties
vismaz tajā, cik man ir šodien, cik es scrollēju to Instagram, bet tur ir, bet ļoti nolasās tas tipisks kafīnieks, tetovējumiem, vai tur sīvieti vai vīries, tā vienīgā atšķirība, man liekas, ir tāda, vai nu ir tā bārda, vai nav. Skatieties vēsturiski, no kurienes nāk šī profesija. Barista pēc būtības nosaukums. Italiano. Tas ir cilvēks, kas šādājas bāra, kurš pagatavo kafiju. Bārmenis jau arī neviens nesaka bāra sievieti. Nesaka. Ar baristas pats nesaka barista atteorēs Latvijas. Mēs sakam, bet īstenībā jau nē. Līdz ar to, tas ir vienkārši semantiski izcelsme, ka tas ir tāds kā ar vīrišķīgu piesitienu. Jā. Man liekas, Itālijā, es nezinu, cik jūs daudz esat mammas redzējuši taisot kafiju. Nav. Jūs šotiņu no rīta izvil šito te zobu daudzām uztaisīšu džeks. Tā kā, man liekas, kaut kur, ja skatās to itāļu kultūru, tur viņi ienes šo te priekšstatu par to, ka tas varbūt ir tāds vīrišķīgs darbs. Bet es nedomāju, ka tas, katrs to var darīt. Bet skaisti, vai ne? Tā vizuāli ļoti skaisti. Un jums ir kāds iedvesmu, personu, kuras esat iedvesmojušās? Kā sanāk aidols vai kā, varbūt negluži fanojuši, bet tiešām jūs skaties, šī ir personība, kur man virza, kur iedod to drive. Zin kā, tagad laikam mazāk, bet es ļoti spilgti atceros vienu gadu. Es biju kādreiz arī super passionate kafijas brūvētājs. Man espresso aparāts viena tēma, bet tā kafijas brūvēšana, kas tādā absolūti varbūt no malas izstāsta tā kā alķīmija drusciņa. Jā, Latvijas čempioni. Dinozaurs, jā, tie pašā 16. gadā. Bet, tur ir kaut kas, tas kā tu to pagatavo, vai ne, receptūra un tā tālāk. Un tajā laikā, man liekas, bija tāda Coffee Collective dāņu kompānija. Viņiem bija arī barista sieviete Mikela, blondiem matiem tāda bija, tajā laikā. Un viņa bija tik šausmīgi ēteriski būtne, un viņa uzstājās rītnī pasaules čempionātā. Man liekas, viņa pat kā 3. vietu ieņēma vai ko, bet tas viņas vieglums, tas viņas mīļums pret to enerģiju, kas parasti valda sacensībās, kas ir tāda sāncensība un būt labākajam. Tas izmainīja, man liekas, arī manu skatu uz to, kad varbūt vienkārši ej un izbaudi, izdara savu labāko un izdara to tādu mīļumu, pietātu un smaidu, nevis ar elkoņiem. Tas bija, man laikam, tāds moments, kas man nāk uzreiz prātā. Man īsti nebija tā kā cilvēks. Protams, es atkārtošos, es iedvesmos no Agnijas, bet es tiešām to bija tā kā pirmais cilvēks, kur man tiešām ievirzīja tajā specialty un neteica, kaut ko tur palasi un būs labi. Bet es teikšu tā, ka mani virzīja tā kā viss tā kopuma komuna, jo es kā atkārtošas braucu ļoti daudz uz Londonu, jo tā kafijas industrija tur bija ļoti attīstīta un man vienkārši sanāca tur bieži braukt. Un man katru reizi ienākot uz kaut kādu kafejnīcu, tev tā kā vienmēr tu esi gaidīts tur. Tev vienmēr kaut ko pastāstīs. Tev pastāstīs par tām kafijām, pat uz tām kā London Coffee Festival. Tu atnāc, katrs cilvēks kaut ko pastāstīs, un viņš tev iedos nedaudz no tā visa. Un man liekas, tas viss kopumā virz uz priekšu. Bet arī es atcerēs, ir viens barista, vīrietis labi, bet drīkst būt vīrietis, bet agrāk viņi, diemžēl, neizdzīvoja Covidu, bet diezgan ilgu laiku bija darbojušies Londonā. Kafejnīca saucas Look Mom No Hands. Sanāk tā Velo Darmica bija apvienot kopā ar kafejnīcu, un tur bija viens barista, kur es reizi gada biju Londonā, viņš man visu laiku atceras, tu esi Darja no Latvijas. Viņš vienmēr mani atcerēs. Es nezinu, viņam bija ap 50 vai 60, es nemācīšu. Viņš nav īpaši, viņš bija barista. Es nezinu, varbūt mēs domājam par vienu to pašu cilvēku. Viņam pat
sociāls tīkls bija savs hashtags Daily Dose of David. Tā ir tas barista, kuru sauc David. Viņš vienmēr bija ar velocepuri, tas tāds ar mazu to, es nezinu, kā man velocepuri, jā. Jā, velocepuri. Un viņš vienmēr tā kā tevi sagaida ar smaidu. Viņš pajautas, vai tu esi paēdis, vai tu esi laimīgs, un ko labu tev pagatavot. Un katru dienu es ienākot, vienmēr esot Londona, ienākot uz turieni, viņš vienmēr pajaut, vai tevis ir kārtībā, vai tu esi priecīgs šodien, un kā es varu tev uzlabot to noskaņu, tā kā dzīve, ne dzīve, bet, dzīve arī var, kāpēc ne, bet dienai, jā. Un es joprojām atceros, ka viņš, es otru vai trešu reizi atbraucu, un viņš man piedāvā, tā kā, tu negribi atnākt uz mūsu darbinieku slēgto kapingu? Kafijas degustāciju. Un man bija tā, es tā kā cilvēks no malas, un man tu mani pasauc, viņš tā, kāpēc ne? Tev jau patīk kafija, tā kā, kāpēc ne? Tā kā, kāpēc tev nevar pie mums piebiedroties? Un es biju tik šokēta no tās tā kā laipnīguma, ka viņš visu laiku ir atvērts un tevi gaida. Šis bija tāds vislabākais. Un man vienkārši ir to, ka viņam ne 20, ne 30, ap 60 gadi, bet viņš ir priecīgs par dzīvi, viņš bauda to savu darbu, viņš skrien, kafejnīca ir ļoti daudz cilvēku plūsma ikdien, bet viņš skrien un viņš ir priecīgs par to dzīvi un par savu darbu. Šis ir vienkārši cepari nos cilvēkam. Tā kā jā. Tas bija pirms tu sāki strādāt kafijā vai tu jau biji? Tas tā, es tur ar vienu kāju. Ar vienu kāju. Jā, man liekas, kur man varbūt nav tā gluži tāds aidols, bet ir tāda Agnieška, Polijā bariste. 18, jā, viņa ir pasaules barista čempiona, bet viņa vairākas reizes Polijas čempionātā uzvarējusi, un tad viņa ir tāda arī, ar kur atsevišķi čempionāts, kur kokteļus taisa ar kafiju. Tos, man liekas, viņa arī pasaules čempioni. Katrā ziņā viņa ir ļoti laba. Viņa ir tāda pasaules industrijas leģenda jau. Un man kaut kā liekas, ka pēc tā čempionāta, kad viņa uzvarēja, ka tas mainīja ļoti daudz ko. Tieši kā skatās uz sievietēm baristām. Jā, man liekas, īstenībā viņa pārlauza ledu, jo bija vēl tāda francūziete, kas pārcēlās uz Austrāliju, Mavālu uzvārdā. Pēc ceļas varbūt. Jā, viņi tā kā mēģināja, viņi visu laiku bija kaut kāds pāris gadus top 3, un visu laiku, sievietē ļoti grūti uzvarēt. Kas jebkur sacensība ir tā kā elkoņa vairāk nekā. Un Agnieškai vairāk izdevās pārlaust to momentu, kad tiešām sieviete arī var uzvarēt šīs sacensības. Un man liekas, kopš tā brīža, ļoti, ļoti mainījusies arī tā industrija, kad visi tā kā saprata, kad sieviete arī var. Drīkst uzvarēt. Un ne tikai sievieti, bet arī, ja pirms tam uzvarēja pārsvarā Amerika, tur Austrija lielās valsts, tad pēkšņi Polija kaut kā tur. Un tas arī mainīja skatu uz šīm attīstības, savā ziņā un Eiropas attīstības valstī tā varam to nosaukt. Jā, tas bija tāds liels notikums, ne tikai sievietēm, manuprāt, bet arī šim reģionam. Tieši tā pamana, tā kultūra auga, viss notiek. Par nākotni parunājam. Par nākotni, jā. Labs jautājums. Vizualizējam, 10 gadu uz priekšu, kur ir kafija, kafijas industrija un sievietes, protams, attiecīgi arī šajā industrijā. Es ķeros pie mikrofona, man atkal ir ko teikt. Brutāla statistika. 50. gads būs nenormāls kafijas deficīts, mikroklimats, apstākļi. Mēs jau šobrīd redzam sekas. Ja? Kopš pagājušā gada kafijas cenas ir divkāršojušās. Tas tā kā tāds trauksmes cēlājs, bet diezgan reāli. Pieprasījums aug milzīgi. Tirgi, kas agrāk bija orientēti uz tēju, uz citiem produktiem, pārslēdzās uz kafiju. Ķīna, milzīgs tirgus, ļoti pieaug pieprasījums. Visas Dienvidu Austrumāzija, Koreja, riktīgs kafijas trends. Ko tas nozīmē mums? Ja mēs esam bijuši patērētāji gadsimtiem ilgi un bijām varbūt liels tirgus, tad mēs pret šiem tirgiem sākam palikt ļoti maziņi, bet tas nozīmē, ka kafijas paliek vairāk, kafijas paliek mazāk.
un pieprasījums paliek lielāks. Un līdz ar to šī šķēre dzēna gan kafijas cenas augšā, gan vispār. Tā kā es domāju, tas ir viens tāds aspekts, ja jūs novērojat cenu izmaiņas un tā tālāk. Tā ir realitāte, un tas nāks, un kafija lētāk nepaliks. Sievietes šajā visā, es domāju, ka sievietes loma joprojām paliks ļoti izšķiroša, jo, gan no audzēšanas viedokļa, gan redzot roku darbs, kāds tiek ieguldīts, arī stāsti no audzētāju valstīm. Tur ģimenes tos darbus dara. Tas nav tā, ka tas ir viens cilvēks, kurš aiziet no 9 līdz 5 izdara darbiņu. Tā ir visa ģimene, kas strādā. Pašā tās arī pašā ir sievietes, kas dara lielāko daļu darba. Es nedomāju, ka tas izzudīs. Līdz ar to tās sievietes nozīme industrijas attīstībā procentuāli paliks tāda pati vai pat vēl lielāka. Līdz ar to, mēs varam tikai novērtēt un domās pateikt paldies par to visu enerģiju, kas tiek ieguldīts, lai kafija būtu garšīga. Un lai tā diena katru rītu, ka jūs brūvējat savu naftu, lai viņi tiešām būtu izdevusies. Tā nozīme, es domāju, ir milzīga, viņi tikai vēl jau vairāk pieaugs. Daru, ir ko piemest? Ja mēs tā iedziļināsimies, es domāju, ka tu saki, ka kafija nepaliks vairāk, bet man tagad ir diezgan liels tāds arī stereotips, ka robusta ir slikta kafija un arabika tā ir laba kafija. Es teikšu tā, ka tieši nākotnē, man liekas, robusta vienkārši ar kāju atvers durvis uz visu nozarēm un mēģinās ielēnt iekšā kafijas industri, specialty kafijas industri. Viņi jau sāk to darīt. Cik es biju redzējusi kafijas speciālisti, kuri fokusējas uz Q-graders. Tas ir kafijas novērtē, kā labāk paskaidrot to latviski. Kafijas degustātors. Ne tikai, bet... Kurš novērtē kafijas kvalitāti, cik es savu, ja tā parastiem vārdiem pateikt. Es tieši nesen redzēju, ka Q-graderi no Krievijas bija mēģinājuši apmācīties uz robustu tieši, un tur vislielākā tā sāpe bija to, ka saprast un izgaršot, jo viņam tieši sāpē visa mūte, kākals no ruktumā. Tas ruktums bija tik stiprs un tās pakāpes ir tik dažādas, ka tur cilvēkiem tieši bija, viņi nevarēja atbrīvoties no tām sāpēm tieši, cik rukta tā kafija ir. Un man liekas, ja tagad sāk to pētīt un vairāk kaut kā pielikt klāt kaut kāds rosteros, tad es domāju, ka nākotnē vienkārši to arābiku, to augļaino pusi atšķēdīs robusta. Tas ir to, kā es to redzu nākotnē, bet climate change ļoti ietekmē. Kafijas paliek mazāk, jo arī tagad Brazīlija, tie lietus bija, tagad milzīgs lietus sezona bija pagājuši gadu Brazīlijas, un es neesmu ļoti dziļi tajā visā, bet man liekas, es kaut ko biju dzirdējis, ka tieši tas ietekmē uz to ražu, un arī un tāpēc arī kafijas nepaliek vairāk. Un par to es arī saku novērtēt katru tasīti, ko mēs patērām. Ne vienkārši izdzerām un aizmirstam, bet tieši izbaudīt to. Man liekas, arī tas mazie soliņi novērtēt savu tasīti, tas arī ietekmes uz to, kā nākotnē vai mēs dabūsim to kafiju savu krūzi vai nedabūsim to savu krūzi. Mēs tās skaistās notas par baudīšanu arī oficiālo daļu noslēdzam. Šo mēs varēsim likt nost, tā kā milzīgs paldies tev. Tas bija tas bija jāpēcējās kājas. Paldies, Agni.